Mīļie skatītāji, mēs atrodamies Daugavas peldbasainā, un šis ir mans draugs, ar kuru mēs pašlaik laužamies uz rociņām. Daugavas peldbasainā notiek peldēšanas čempionāts. Skatieties mūsu Čaula TV. Ha! Kā te sauc? Mani sauc Teodors. Teodors? Jā. Teodors Rūzvelts? Nē, Teodors Kruskaps. Bet līdzīgi? Nu, varbūt līdzīgi, jā. Ir Tāds inteliģents puika, mēs skatāmies. Paldies. Jā, un mani sauc Renārs, tā ir Marija. Jā, prieks iepazīties. Jā, sit 5. Pavak paspiest roku. Ok, pareizi. Jā, protams. Klausieties, peldētājs? Jā, esmu peldētājs, jā. Ko tu peldi? Kādu disciplīnu? Stilu? Stili mums ir dažādi. Mēs peldam visus stilus pārsvarā. Arī sunīšu stilā? Sunīšu stilā tas ir kaut kā priekš maziem bērniem. Mēs peldam Cik tev gadu ātri iejaukšā? Cik gadu tev? 10 gadi. Nu, protams, tas priekš sīkiem tas sunīts, jā. Taurenītī? Taurenītī peldam, jā. Brasā? Brasā arī. Diedziņā? Diedziņā, diedziņā tas nav, tas ir tā kā Nav priekš tevim? Paveids. Tas nav tā kā, ir tikai 4 galvenie stili. Nē, diedziņš tas arī jaunākais, viņš pats labākais. Tagad Phelps viņa, attīst to sporta, viņš, jā. Es neesmu dzirdējis tādu, bet, mēs tagad trenējam pārsvarā tādas lietas kā krauls, un pēc tam varbūt diedziņu sāksim. Krauklis? Kraulu. Krauklis, jā, skaidrs. Krauklis, nē, nav. Parādi savu mīļāko peldēšanas veidu. Jā, parādi savu kādu. Peldēšanas es atvainojos uz muguras šāds te. Man viņā vislabāk padodas peldēšana un bijusi 3. un 2. vieta. Un labi rezultāti arī pierādījās. Tur piedalījās cik to peldētāju? 3? Distance 3, jā, bet kopumā... Tā 3. vieta, jā? No sākuma man starp 27 cilvēkiem bija 3, pēc tam starp 6 cilvēkiem 2. vieta. Skaidrs. Parādi, kā sunītī jāpeld pareizi. Sunītī, šitā. Tauriņā? Kā tauriņā? Tauriņā šitā. Un brasa? Brasa. Un diedziņā? Diedziņā? Diedziņā, es saku, ka man... Šitā, skaties, Marija, kā diedziņā. Diedziņā. Šitais, tas ir diedziņš, jā. Phelps tagad viņu atklāja. Zini, kas ir Phelps? Jā. Tiešām? Jā, Maikls Phelps. Maikls Phelps? Jā, Maikls Phelps ir pasaules čempions 200 metru distancē. Viņš bija uzvarējis. Jā, Kurš no šiem ir? Maikls Phelps. Es tā domāju, ka šis nav, man liekas, šis ir. Šitais ir Phelps, jā? Es tā domāju. Pasiet, kādi pleci uztrenēti. Jā, bet, tas... Bet īstais Phelps ir šitais, jā? Es tā uzskatu, ka jā, tas būtu līdzīgs tam. Skaidrs. Un mēs jau ātri vēl iedosim vēl vienu tādu bildi. Kā tev liekas, kas tas tāds ir? Trakans puisītis. Kāds trakans. Tas ir Phelps jaunībā. Phelps jaunībā, Jā. kaut kā neizskatās. Es jau domāju, ka viņš varētu būt dievāks. Dievāks, tu domā? Jā. Bet ūdens sporta veids jau tāds ļoti attīsta ķermeni un viss pārējā. Viņš peld jau no 7-5 gadu vecuma un viņš izcīnīja to savu labo formu peldot. Vai ne? Jā, bet tad nomet savu svaru ūdeni. Jā, tā kā treknis puisītis, kā tu teici. Jā, es jau nemaz neatpazinu, pēc sejas nav līdzīgs un tā. Nē, es tikai mainās jau. Tu jau arī tagad šāries izskatīsies, ka izaugs liels, tāpat kā man bārdiņa būs un tā. Es tā, jā. Kā Renārs. Jā. Trakans puisītis. Trakaniem puisīšiem varu novēlēt, lai viņi iet uz Daugavas sporta namu, tieši uz Daugavas sporta namu. Nereklamē, bet labi. Jā, tāpēc, ka šeit ir labāk, daudz labāki treneri un viss. Un gribu ieteikt, lai viņi vairāk pūlās. Cenšas, jā. Lai panāk labākus rezultātus. Protams. Jā. Klausies, tu šodien arī kādu atbalsti? Atbalstu, jā, man te daudz paziņu. Kurš parādi, kurš?
Jebkuru? Vienu? Kuru tu pazīsti? Nu, aizvien parādi. Es rādīt tagad nevaru, bet man te ir daudzi. Es pat nezinu viņu vārdus, bet es labi pazīstu. Man arī tā ir. Man ir reāli, man daudz slavenības ir pazīstamas, jā? Jā. It kā, viņi mani nezina, jā? Es arī nē, bet es viņus pazīstu. Saproti? Jā. Tas kaut kas tavā situācijā. Manā, pusi, jā. Un klausies, ir kaut kādi tādi saukļi, piemēram, peldēšanā. Futbolā ir sārai. Hokejā ir štanga. Kā peldēšanā ir? Peldēšanā? Peldēšanā bišķīt vieglāk ir, tā kā es skatos tās olimpiskās spēles un visas, un šīs sacensības varbūt tāds kā reti uzkliedz šitā kaut kā tā. Kā bija? Pagaid, iemāci man. Kā ir? Kulaku stātais? Kulaku, jā? Kulaku šitā te jā, un tad Jā, bet tas ir pagaid, kā tas ir? Tu man dabūsi, ja nepeldēsi, vai kā? Nē. Kā? Uzvari, es tev novēlu uzvaru. Un tas teikums uzvaru, es tev novēlu uzvaru, tas ir vienā. Jā? Jā. Skaidrs. Viņi saprot uzreiz, jā? Es ceru, ka sapratīs. Es arī. Es nenoslīgs, kāds no mana ne? Paklau, tev ir kāda mīļākā meitene šajā komandā? Es par to... Smukākā peldētāja Latvijā? Nezinu, es par to vēl nekad neesmu aizdomājies. 10 gadi vecīt, jāsāk. Sāk aizdomāties. Nē, pagaidām... No puišiem, kurš tāds labākais šeit? Es tā domāju, ka vislabākais ir Niks Goldmanis. Tev pašam draudzene ir? Man draudzenes man ir dažas ir, jā. Bet ne tādas... Kādas? Nē, draudzenes ir man, bet ne tādas, ka... Ja mēs runājam atklāti tā, tiešām kā čoms ar čomu, ja? Marija neklausās, tad ir vai nav? Man draudzene kāda tur ir skolā, varbūt ne tāda draudzene, kā ejam uz kafejnīcu, tā varbūt skolā satiekamies, ar kaut ko parunājam. Varbūt tādas ir. Ātrā buča, ne? Nē, bučas, nē. Bučas, nē. Nē. Tādu man pagaidām nebija. Bet gribās jau, ka ka iedo buču un tā meiča? Varbūt es par to saku... Tik slapji kā baseina ūdens. Nesapratu, kas kā slapji baseina ūdens. Nē, tā saka tautā, buča tik slapja kā baseina ūdens. Nedzirdējis, neesmu tādu dzirdējis, nē. Jā, man tāda skolā iemācīja tā. Klausies, beigās, ko tu varētu parādīt vēl? Kā tu atbalsti peldētājus? Piecels kājās parādi, kā tu atbalstītu ar to un visu, tā. Es šitā nedarītu. Ziniet, kā, ja man būtu tuvākas saistības ar tiem peldētājiem, vienkārši es varētu pieiet, paspiest roku, pateikt turieties, un pēc tam vēlreiz paspiest roku, ja uzvar, tad apsveikt. Ja neuzvar, tad vienkārši pateikt, nekas, citreiz mēdz būt, paspiest roku. Un tas tā kā ir nedaudz kultūrāk nekā... Jā, tas ir kultūrāli, nekā tas tā bļaušana. Klausies, kas ir Andris Bērziņš? Valsts prezidents, kas ap citu es gribēju pieminēt, es viņu pazīstu, es biju kopā Melngalvju namā, uzdāvināju viņam paštaisītu grāmatiņu. Valsts prezidentam Andrim Bērziņam. Un vēl mana vecmāmiņa ir aktrise. Es kopā! Viņa klāp! Jā, labi. Man vēl, es nepazīstu vēl, ziniet, aktieri Andri Bērziņu? Jā, protams, Andris Bērziņš. Es esmu pārbaudīt prostātu, tagad mums viss būs no tev prostātu. To es nezinu, kā viņš tur kliedza, bet, mana vecmāmiņa pazina, viņa bija jaunatnes teātra aktrise un, jā. Tā jau šiki. Par ko pats mācīsies? Par arhitektu es tā domāju. Ko arhitektēsi? Arhitektēšu. Es tā domāju, ka kādu baseinu varēs uztaisīt, varbūt... Privāto vai visiem? Privāto. Gan privāto, gan ar atsevišķiem celiņiem, ar klientu celiņiem un ar tādiem, kur pats var iet, vai ne? Jā. Vipinieks, kā saka. Jā. Jā.
Vai nu pasteicini mūsu skatītājus un Jā. saki viņiem, es nezinu, kaut kādus labus vārdus pasaki mūsu skatītājiem. Paņem pats mikrofonu rokās. Es novēlu skatītājiem, lai viņiem būtu prieks skatīties uz šīm spēlēm un citām spēlēm. Futbolā un peldēšanā uz olimpiskām spēlēm un novēlu daudz spēku, tikpat daudz kā mums šiem Latvijas čempioniem, lai viņiem tas viss būtu. Uztaisam! Jā, par Latvijas čempioniem. Paldies. Super, sit pietvecais! Jā, paspiežam. Kāpēc tu piecinesi? Tāpēc es esmu tā pieradis. Tas ir kulturālāk, jā? Kulturāli. Uzlaužamies ātri!